Labdien visiem! Šajā video es pastāstīšu, kā ātri var izplānot ceļojumu, izmantojot mākslīgā intelekta rīku ChatGPT. Tas ir īpaši noderīgi, ja tev steidzami jāsaplāno ceļojuma plāns un nav laika meklēt informāciju daudzos avotos. Nu, tad sāksim. Un es jau šeit esmu iekapējusi iepriekš sagatavotu komandu, diezgan detalizētu, ar kuru tūlīt iepazīstināšu. Tātad vispirms es dodu rīkam, pasaku, kādā lomā es viņu redzu. Un es gribu, lai viņš šoreiz ir mans ceļojumu aģents vai konsultants, varētu rakstīt. Tālāk es pasaku, ko es no kāda veida palīdzība man ir vajadzīga. Man ir vajadzīga palīdzība ceļojumu plānošanā. Un tālāk es iedodu informāciju, kāda ceļojuma es esmu iecerējusi un kas būs ceļotāji. Tātad esmu iecerējusi 3 dienu ceļojumu uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu kopā ar dēlu, kuram ir 9 gadi. Es vēlētos labi izplānotu maršrutu, kas ļautu mums abiem izmantot laiku, kuru pavadīsim Lietuvā. Lūdzu, sagatavo man ieteikumus katrai dienai par to, ko darīt rīta pusē, kur paēst pusdienas, ko darīt pēc tam pēcpusdienā un kur paēst vakariņas. Un lūdzu viņam sniegt skaidrojumu par katru ieteikumu, kāpēc tas būtu piemērots ģimenēm, jo man svarīgi, lai manam dēlam arī šis ceļojums būtu interesants. Un, lai man vieglāk būtu šos ieteikumus pārskatīt, es lūdzu izmanto ieteikumu sniegšanai tabulu. Un tālāk es lūdzu, kādas ailes es gribu, lai man tabulā parādās. Tātad ieteikums, ja ir iespējams iekļaut vietas restorāna nosaukumus, cena par biļeti, datums, pie tam formātu, diena, mēnesis, gads, un sākam ar tātad 1. maijā. Es te varētu vēl ierakstīt, es neierakstīju datumus, bet tātad es esmu ieplānojis ceļojumu 1. 2. maijā. Pilsēta vai apkaime, kurā vietā tas notiek, Viļņā vai piepilsētā, mājaslapas adrese, ja tāda ir, mazu skaidrojumu, kāpēc tas ir piemērots bērniem vai ģimenēm, darba laiks, un tālāk arī kategorija, vai tas ir muzejs vai vienkārši interesanta vieta vai kāda aktivitāte, un norādes ar mājaslapēm uz Google vietni, un es negribu, lai man dod saites uz Google kartēm, ko šis rīks mēdz darīt. Nu tad tālāk dodam komandu un skatāmies, ko rīks mums atbild. Tā, un te nu ir. Esmu sagatavojis detalizētu 3 dienu maršrutu jūsu ceļojumam uz Viļņu ar dēlu. Šis maršruts ir plānots tā, lai jums abiem būtu interesanti, aizraujoši un lai izmantojat laiku pēc iespējas pilnvērtīgāk. Drusciņa nav kaut kas kārtībā ar valodu. Tā, un tālāk 1. dienā no rīta dod ieteikumu apmeklēt Viļņas zooloģisko dārzu, un ir lietuviskais nosaukums latviskais, cena, apraksts, darba laiks. Tālāk ir tradicionālā Lietuvas ēdiena baudīšana. Arī darba laiks ir no 11 līdz 23, un cena vidēji vienam cilvēkam 10 līdz 15 eiro. Pēcpusdienā piedāvā enerģijas un tehnikas muzeju, kur pieaugušajiem bērniem 6 eiro, mājaslapas adrese, neliels apraksts, un tas ir muzejs. Un vakariņā Ertlionamas, akālu izsmalcināta virtuve, kur vienam cilvēkam ir 20-30 eiro par vakariņām. Un tālāk ir 2. maija diena, kur piedāvā apskatīties Ģēdimina laukumu un pilis. Tālāk ir ēdināšanas vieta, tā sakam, lai turpina ģenerēt atbildi. Tas, kas vienmēr ir jādara, visas adreses, linkus ir jāpārbauda, jo ChatGPT mēdz dot arī aplamas un nepatiesu informāciju. Un ja jūs lietojat bezmaksas versiju, kas ir 3,5, tātad var
GPT 3,5, tad šis rīks nav savienots ar internetu un viņam nav aktuālie dati. Šis rīks strādā ar datiem līdz 21. gada novembrim, un tās vietas, kas ir atvērušās pēc 21. gada novembra, viņš nenorādīs, kā arī, ja kāda ir pēdējā laikā aizvērusies, arī to šis rīks nezinās. Tāpēc adreses ir jāpārbauda. Tātad, ko tad 2. maijā vēl piedāvā vietu, kur ģimeniski paēst pusdienas? Viļņas lielais cirkulis, lai ar kas tas būs, paskatīsimies. Atkal ēšanas vieta un pēcpusdienā Trāķu pilis. To es vismaz zinu. Tagad paskatīsimies, kas ir ar adresēm. Zoo LT, pārbaudīsim, vai šī vietne ir īstā. Tā, man tādas aizdomas bija, ka šis izskatās, ka ir iedots zoo veikals, nevis zooloģiskā dārza lapa. Pastīsimies, šeit ir vēl viena norāde. Aha, reku būs, bet šeit būs īstā Zoo Parka LT, un ja ejam šinī no adresē iekšā, tad mēs redzam jau šai vajadzētu būt īstai. Jā, te varam pāriet arī no lietuviešu valodas uz angļu valodu, bet izskatās, ka jau ir īsta. Varam pārbaudīt, vai ir patiesa informācija par biļešu cenām. Tātad apļaujam visus kūkīs. Biļetes ir no 12 līdz 71 eiro. Arī tātad drusciņi nav, biļešu cena ir nekorekta. Šeit bija 7, bērniem 4. Tā kā, bet principā zooloģiskais dārzs Viļņā ir un viena no saitēm ir pareiza. Paskatīsimies, kas ir ar ēdināšanas iestāde. Links uz... Jā, izskatās, ka šāds restorāns Viļņā ir. Tātad šādā veidā pārbaudam, vai nav kaut kas aplams. Enerģijas tehnikas muzejs, šim vajadzētu būt īstajam. Jā, šī bija viena no domām, ka es noteikti gribēju, lai enerģijas un tehnikas muzeju iekļauju plānā, jo tas varētu būt 9-gadniekam ļoti interesanti. Tad šeit varētu arī dot norādi, ka sagatavo man ceļojuma maršrutu, un iekļauj tajā noteikti vai zooloģiskā dārza apmeklējumu vai tehnikas muzeja apmeklējumu. Tātad jūs jau pasakat, ka jūs kaut ko ļoti konkrēti gribat apskatīties. Un kas mums šeit vēlāk? Pārbaudam tāpat tālāk visas pārējās saites. Kas ir Viļņas žēlastības labirinti? Man vienkārši gribas paskatīties. Pirmo reizi par tādiem kaut ko dzirdu. Tad labirinti izklaides centrs. Jā, neko par tādu iepriekš nebiju dzirdējusi. Tiks aizvērts 22. Šis ir kaut kas, ko es droši vien labprāt papētītu un paskatītos vairāk. Neko par tādu nezinu par Viļņas labirintiem. Bet šādā veidā mēs... esam ieguvuši diezgan labu 3 dienu plānu. Parādīšu vēl, ka ChatGPT ir iespēja komandu labot. Mēs varētu ielikt vēl, piemēram, visa ceļojuma budžets mums 2, ko tērēt naktsmītnēm, ēšanai un biļetēm ir, piemēram, ierakstīsim eiro 500. Un vēl mēs varētu paprasīt vēl vienu lietu. Lūdzu, dod ieteikumus. Bet to mēs negribēsim ailē. Dod ieteikumus naktsmītnē. Un tad mēs saņemsim uzlabotu un papildinātu versiju. Atkal dodam, šis būs versija numur 2. Iepriekš mēs varam apskatīties arī spiežot šeit 1. versiju, un šeit mēs redzēsim 2. versiju. Varētu būt arī, ka 2. versijā
Jā, kaut kas mainās un iedod Rīgas citu informāciju arī par ēšanas vietām vai apmeklējamām vietām. Tur varētu būt kāda cita informācija. Aha, un tagad, ja viņš dod uzlabot versiju, nu jau izstāsta, ka ir īstā Viļņas zooloģiskā dārza mājaslapa. Jā, un viņš dod citu ēdināšanas vietu. Un viņš mazliet savādāk no rīta zooloģiskais dārzs, pēcpusdienā Trāķu pils. Un atkal divas. Un es redzu, tā kā es iedevu savu budžetu, ka šobrīd, protams, atkal ir jāiet pārbaudīt, vai informācija ir korektu, bet viņš otrajā variantā dod mazliet lētākas ēdināšanas vietas. Tā kā es te vismaz uzreiz neredzu vairs tur 30 eiro personai. Tad arī ir bezmaksas piedāvājumi, kā tu tātad var iet apmeklēt lielu parku ar spēļu laukumiem, kas varētu būt jaunai paaudzei interesanti. Tā. Un ir mazliet ekonomiskāks piedāvājums. Tā kā varat pamēģināt arī paeksperimentēt, kādus piedāvājumus dod, ja jūs ieliekat lielāku naudas summu, ko varat atļauties tērēt, un mazākas summas. Un mēs te redzam, ka ir savādāks piedāvājums. Tā, man vēl interesē, ko viņš piedāvās ar naktsmītnēm. Un ieteikumi par naktsmītnēm. Comfort Hotel ir budžeta viesnīca ar modernu dizainu, bērniem draudzīga cena par divvietīgu istabu ap 60 eiro, vai Hotel Rino. Un pastīsimies, vai viesnīcas ir īstas vai izdomātas. Kā es saku, vienmēr visas saites jāpārbauda. Redz, šo lapu nevar atvērt. Un Comfort Hotel. Jā, Comfort Hotel šāds izskatās, ka ir. Nu, tad tik vajag pārbaudīt, vai cena ir attiecīga. Nu, lūk, tāds īsts piemērs, kā ātri izplānot 3 dienu ceļojumu ar norādēm, kur paēst, ar cenu priekšlikumiem un maršrutu un apmeklējamo vietu ieteikumiem. Paldies, ka veltīji laiku šim video. Ceru, ka tas tev bija noderīgs un savu nākamo ceļojumu tu plānos jau ar mākslīgā intelekta palīgu. Ja tev patika šis video, tad spiedi YouTube vietnē patīk un ieraksti zemāk savu atsauksmi, komentāru, jautājumu vai ideju par nākamo video, kādu tu gribētu redzēt par plānošanu un mākslīgo intelektu.